Tā kā Latvija ir džipu zeme, tad apvidus automobīļi bieži vien kļūst arī par dienesta transporta līdzekļiem. Par to, cik izmaksā šādas automašīnas uzturēšana, nākamajās minūtēs. Lielo apvidus automašīnu segmentā līderi nemainās jau gadiem. Pirmajā vietā ir bezceļu karalis un citu ceļu pavēlnieks Toyota Land Cruiser, kuram pretī stājas Volkswagen Touareg. Trešais piemērs ir vairs ne jauns, taču arī ļoti labi pazīstams modelis – Volvo XC90. Visiem automobīļiem ir dīzeļdzinēji. Toyota un Volkswagen ar 3 litru, bet Volvo ar 2,4 litru darba tilpumu. Automašīnas ir dārgas. Katra maksā no 26 līdz gandrīz 30 000 latu. Atpirkuma vērtība pēc 3 gadus gara operatīvā līzinga termiņa beigām ir aptuveni vienāda – no 45 līdz 48% no sākotnējās vērtības. Lai gan pēc pārdošanas apjomiem Land Cruiser pieder pārākums tirgū, Volkswagen dīleri gatavi solīt vairāk. Ja plānotais nobraukums ir nevis 45, bet 90 000 kilometru, atlikums izlīdzinās. Tomēr populārākie modeļi saglabā priekšrocības. Ikmēneša līzinga maksājums atšķirs vairāk, jo Touareg un Land Cruiser tas ir mazāks par 500 latiem, kamēr Volvo stipri lielāks par šo summu. Taču tas atkarīgs no izvēlētās komplektācijas. Visdārgākā Sixt Leasing biznesa pakotne ir Toyotai, vislētākā tā ir Volkswagenam, turklāt Touareg Blue Motion saskaņā ar ražotāja datiem ir arī visekonomiskākais auto. Ja Land Cruiser TCO pirms degvielas izmaksām ir viszemākie, mazāk par 600 latiem mēnesī, tad kopā ar degvielu uzvarētājs tomēr ir Volkswagen. Taču tā kā atšķirība ir tikai 4 lati, varam pasludināt neizšķirtu. Starp Volkswagen Touareg un Volvo XC90 šajā gadījumā ir 70 atšķirība, kas gadā veido 840 latus. Un tā ir liela nauda. Plānotajam nobraukumam divkāršojoties, atšķirības starp automobīļu uzturēšanas izmaksām tikai pieaug un sasniedz gandrīz 80 latus mēnesī. Un tā ir gandrīz 10. daļa no mēneša TCO. Neatkarīgi no automašīnas izmēra, iznākums ir viens un tas pats. Nevienmēr kopējās uzturēšanas izmaksas ir tieši atkarīgas no automašīnas cenas. Ja gribat pārliecināties par to paši, ir vērts ieskatīties Sixt TCO mājaslapā.